pa Latvijas teritoriju, bet ir iezīstīts eiro kā, mīnus. Jā, tāpēc kā vīzijas jau tāda ir sloma pietiekami. Labi, es tāpēc saku, jā, es atvainojos. Es pārskatīšu to. Es patīšu, arī cerību izpratnes. Tā man nepatika. Man patīk viņš, ka ir tā labā. Šodien esam pulcējušies, lai atklātu Latvijas pasta Rīgas Tehniskās universitātes 150. jubilejas pastāvu. Dod vārdu Latvijas pasta filatēlijas departamenta direktoram Edmundam Petrišam un Latvijas pasta valdes loceklim Arnim Salnājam. Lūdzu. Šī pastmarka zināmā mērā ir unikāla ar to, ka ir tapusi sadarbībā starp Latvijas pastu, Rīgas Tehnisko universitāti un mākslinieku Arni Grīnbergu, kurš diemžēl šoreiz nav klāta. Liekas, ka pastmarka ir sanākusi ļoti skaisti. Domāju, arī jums tā patīk. Domāju arī, ka šī pastmarka diezgan ātri kļūst par filatēlistisku retumu, jo nestoties to, ka tirāža ir 100 000, domāju, ka interesi par šo pastmarku ir pietiekami liela. To arī paši klātsošie redz. Un drīz vien šī pastmarka būs varbūt kā galvenā rota filatēlistu kolekcijās. Paldies universitātei par sadarbību. Labdien! Latvijas pasta vārdā ļaujiet jūs vēlreiz apteikt šajā notikumā. Mēs esam ļoti priecīgi par šo sadarbību ar Tehnisko universitāti. Un mēs vēlreiz gribētu uzsvērt par šo aploksni un pastmarku, kas varbūt mūsu ikdienā šobrīd ir nedaudz daudziem piemirsusies. Mēs viņu sākam izmantot arvien retāk. Bet paldies Tehniskajai universitātei par šo sadarbību. Mēs varam vēlreiz šo atdzīvināt, atjaunināt mūsu ikdienā, un mēs ceram, ka jūs sūtīsiet arvien vairāk saviem paziņām un draugiem dažādus apsveikumus. Tajā skaitā arī šo jauno aploksni un pastmarku. Un Tehniskajai universitātei mēs novēlam, lai jums ir daudz sadarbības partneri un draugi, kam šo sūtīt, un tas izies arī pa visu pasauli, un cilvēki redzēs un arī zinās, cik jūs esat nozīmīgi un atzīstami. Tas ir īsumā viss. Paldies! Es gribētu pasniegt. Milzīgi patīkam un liels gods, ka Latvijas pasts kopā ar mums ir izveidojis šādu pastmarku. Es kādreiz biju filatēlists jaunībā un zinu, ko nozīmē krātmarkas un kāds tas ir azarts un arī tāda savu veidu arī biznesa īstenībā. Bet, ja runājam nopietnāk, tad es domāju, ka šis ir arī veids, kā mūsu universitātes 150 gadu jubileju darīt plašāk pazīstam visā pasaulē, un kā jau jūs izteicāties, mēs tagad sūtīsim praktiski, kur nu vien varēsim, visus ielūgumus un informatīvas vēstules un tādas izmantojot jauno pastmarku. Tā kā vēlreiz liels paldies un novēlu visiem tādu iegādāties, tā kā mums tagad jau ir savs latiņš, jauna monēta, mums ir pastmarka, godu jubilejai un grāmata, un vēl būs arī liela konference un Arēnā Rīga liels pasākums tieši 14. oktobrī mūsu dzimšanas dienā. Vēlreiz paldies visiem un novēlu veiksmīgi sūtīt vēstules. Lai iegādātos jubilejas pastmarku un varētu veikt pirmās dienas zīmogošanu, laipni lūdzam pie Latvijas pasta darbiniekiem līdz pat pulksteni 8. Līdz 6.